Tāpat kā senioriem indeksējam pensijas, tāpat arī ģimenēm valsts pabalsts būtu jāindeksē atbilstoši inflācijai. Inflācija pa šiem gadiem ir atņēmusi katrai ģimenei 29,9% no ģimenes valsts pabalsta. Un mūsu priekšlikumā pirmajam bērnam tie ir 32,5 eiro, tad pieaugums katrā nākamajā solī visbeidzot par 4 un vairāk bērniem par katru tie ir 130 eiro. Tas nav daudz, bet tas būtu atgriezties 22. gadā ar cerību, ka to naudiņu izmantojot, pirktspēja būtu 22. gada līmenī. Tas nav pat palielinājums. Tas būtu atbildīgi, un šobrīd tas parādītu attieksmi pret ģimenēm ar bērniem. Un finansējums, kas šim ir nepieciešams, ir identisks tam, ko jūs nolēmāt koalīcijas partijas atdot kā neapliekamā minimuma atvieglojumu strādājošajiem. Un nevienlīdzība pieaug. Faktiski ģimenes, kur nav apgādājumie, ienākums gūs stipri lielākus, un ģimenes ar apgādājumiem tiek diskriminētas tiešā veidā. Tas arī atgādinājums progresīviem, kas vienmēr iestājas par nevienlīdzības mazināšanu. Jūs ar šo projektu, budžeta projektu, palielinat nevienlīdzību attiecībā pret ģimenēm ar bērniem. Un diezgan būtiski. Aicinu atbalstīt.